E-veselības nākotnes vīzija. Gundaga ir vēstures skolotāja, kura ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā. Pēdējā laikā viņa ir aizrāvusies ar itāļu valodu, ko apgūst ar mobilās lietotnes palīdzību. Gundagas dēlam Jānim jau vairākas dienas sāp auss, tāpēc vīrs šonedēļ viņu aizveda pie ģimenes ārsta. Cik labi, ka telefonā var pieslēgties arī e-veselībai. Gundaga grib paskatīties, ko e-veselībā ierakstījis ģimenes ārsts. Atliek vien pāris klikšķi, lai pārslēgtos uz dēla veselības plānu. Redzams, ka ārsts izveidojis e-nosūtījumu. Tas nozīmē, ka Gundaga var pierakstīt viņu pie otolaringologa. Ļoti ērti, ka dēla profilā, tāpat kā savā, Gundaga var atrast aktuālo informāciju par viņa veselību. Izrādās, ka Jānim ir pienācis laiks doties uz profilaktisko vizīti pie zobu higienista. Labi, ka te tas ir redzams, citādi vēl palaistu garām. Jaunā e-veselība ir labs palīgs rūpējoties par savu un tuvinieku veselību. Tagad gan ir laiks likt telefonu malā un uzspēlēt ar dēlu šahu. Nākamās paaudzes e-veselība. Uz cilvēku vērsta veselības aprūpe.